Thank you, Jesus! Čau! Thank you, Jesus! Raimonds Pauls atklāja, ka gribētu nomainīt savu vārdu. Kārtējo reizi ar savu kārtējo joku ir izcēlies meistro Raimonds Pauls, kurš ir nosvinējis savu 80. jubileju. Viņš tagad grib saukties nevis par Raimondu, bet gan savā otrajā kristītajā vārdā Ojāru. Raimond! Iemesls tam, ka valdošajā elitē ir pārāk daudz Raimondu? Nu labi, pamēģināsim tagad uzskaitīt. Rubiks, Vējonis un Bergmanis. Ķipa daudz, jā? Lai vai kā, bet Paula kungs sāka, ka šī ideja netiks īstenota. Raimond vai Ojār, mums tev ir jaunumi. Tu jau Wikipēdijā esi Ojārs. Par vēlu. Bet kāpēc mainīt vārdu tagad, 80 gadu vecumā? Tas ir ok, nav par vēlu. Es saprotu vēl tādu agrāk, bet tā nav demences pazīme gadījumā. Jūs vairāk neasociējat sevi ar to iepriekšējo savu būtību un dvēseli? Bet varbūt viņš tagad mainīs savus vārdus uz visiem iespējamiem latviešu vārdiem, lai krievi beidzot iemācītos izrunāt un zinās visus latviešu vārdus. Piemēram, pateicoties tieši Raimondam Paulam, viņi krievi var izrunāt vārdu Raimonds un Pauls. Hei, vai tā ir taisnība, ka, Rācnama zvani katru stundu spēlē Raimonda Paula mūziku? Nē, kā nē? Nevis Raimonda, bet Ojāra Paula. Thank you, Jesus! Sodīšanas veids Krievijas bērndārzos, puikas apģērba kleitās. Prokuratūrā nonākusi sūdzība par kādu bērndārza audzinātāju, kura pret bērniem it kā izmanto nepedagoģiskas audzināšanas metodes. Audzinātāji kā soda veidu piemēro visai dīvainu metodi. Puikas ieģērba meitiņu kleitās, vēsta portāls dzeci.mel.ru. Lai nu kur, bet Krievijā. Varbūt tā nemaz nebija audzinātāji, kas lika puišiem vilkt kleitas. Varbūt tie bija Eiropas liberāļi, Geiropā. Mēs gan dzirdējām citādu versiju. Vienkārši šajā bērndārzā notika grupas tatu vīriešu versijas atlase. Vai arī Eirovīzijas atlase. Informācija atšķirās. Lai vai kā, bet mums jau šķiet, ka vajadzētu iesūdzēt nevis audzinātājs, bet gan mazos puišeļus, kuri vilka kleitas, jo tā ir homoseksuāļa izpausme. Mazie transvestīti. Labi, joks pie malas. Prokuratūras vēstulē tiek norādīts, ka audzinātāji bieži soda bērnus ar to, ka viņi liek kaktā, bet par meiteņu apcelšanu pušiem liek vilkt kleitas, un liek tādiem viņiem arī staigāt kādu laiku. Stulbā feministi. Thank you, Jesus! Kā nodzīvot līdz 107 gadiem? Izdzert 4 sarkanvīna pudeles dienā. Antonio do Campo Garcia, vīna darītavas dibinātājs, pagājušajā nedēļā nolika karoti diezgan lielā vecumā, proti 107 gados. Un viņš saka, ka pateicoties tam, ka viņš ir tik ilgi nodzīvojis, viņam jāpasaka liels paldies tieši sarkanajam vīnam. Stāsta The Telegraph. Negribu jau piekasīties, jā? Bet man interesē, kā The Telegraph pajautāja 107 gadus veciem cilvēkam, kurš jau ir miris, kā viņš varēja tik ilgi nodzīvot. Šī vīrieša dēls pastāstīja, ka tas vīrietis, kas nomira De Campo, nav vienkārši tas vīrietis, kas nomira 107 gados, viņš mēdza dzert 2 pudeles no rīta brokastīs un 2 vēl vakariņās. To viņa dēls pastāstīja. Un vēl viņš mēdza izdzert vienā rāvienā 1,5 litra vīna. Tas ir tik mīļi! Es iedomājos, tev nomirs tēvs, kurš brāli visu mūžu ir dzēris līdz 107 gadiem, 1,5 litru vienkārši vienā ierāvienā. Un tu to stāsti visiem pasaules mēdījiem. Tik jauka, mans tēvs ir alkoholiķis. Iztēlosimies, ka šis kungs patiešām sāka dzert sarkanvīnu ļoti agrā vecumā, un viņš ir dzimis 1906. gadā. Un ko viņš varēja redzēt savā mūža gājumā? Pirmo pasaules karu, Hitlera nākšanu pie varas, Otro pasaules karu, atombumbas izgudrošanu, komunisma celšanos, augsto karu, cilvēka lidojumu uz mēnesi, Berlīnes mūra krišanu, komunisma sabrukumu, 11. septembri, digitālo laikmetu. Un visticamāk, ka viņš neatcerās nevienu no šiem notikumiem, jo viņš ir alkoholiķis. Thank you, Jesus! Дорогие наши зрители, большое спасибо, что вы смотрите нас, и вы, наверное, уже понимаете большинство, что я вам говорю, и поняли то, что я говорила, это не просто вымышленный текст мой. Итак, и значит, я сейчас вам буду рассказывать наш следующий курс
по-латышскому языка. И значит, следующая буковка К. На буковку К на латышском слове есть такое, на латышском языке есть такое словечко «кревс». Спасибо, что вы нас смотрите, и, пожалуйста, не покидайте нас, поставьте лайк, я так starалась. Paldies, ka atbildējāt uz jautājumu, kāds ir tavs mērķis. Es jau atklāju savu mērķi, un tagad mēs redzam jūsu labākos komentāriņus. Un tātad šīs dēļas jautājums ir tāds, kā sauc tavu mammu? Paldies, ka tu skatījies un lūdzu ierakstīt savu komentāru. Un tagad es tev paprasīšu, lai tu ielaiko un iešēro šo video YouTube, Facebookā, Twitterī un Draugos LV. Lūdzu, izdar to. Atā.